Kā tu jūties pirms starta? Nu, ir neliels uztraukums, kā pirmā reize tomēr, bet sajūtos labākās. Esmu atpūtusies un gatavs skriet. Kāpēc tu izdomāji piedalīties Rīga-Valmiera? Pirmkārt jau tas, ka pašmāju skrējiens, tomēr nav nekur jābrauc un ērtāk visus organizēt pašai. Un gribējās arī pirmo reizi šajā skrējienā piedalīties, jo es jau godīgi Rīga-Valmieras sen jau gribēju startēt, tiešām pēdējos 5 gadus noteikti. Un vienkārši apstākļu sakritība nav bijusi tāda, lai piedalītos. Un tad šis gads ir tas izredzētais, kad es varu pārbaudīt savus spēkus arī uz garo distanci. Ko tu sagaidi no šiem 107 kilometriem? Es sagaidu, ka emocijas būs tās labākās, bet es ceru, ka es tiešām būšu priecīga par padarīto darbu finišā. Galvenais man ir tikt līdz finišam, lai es jūtu, ka tiešām esmu atdevusi savus spēkus, savus rezerves un varētu izbaudīt pēc tam pēc pasākuma atmosfēru, jo citādi, ja nebūs finišs, tad arī nebūs nekāda tā sajūta nekāda. Nav noslēpums, ka tu esi dāmu līderu lauciņā, vai tu jūti kaut kādu spiedienu vai papildus satraukumu? Tas ir spiediens, jā, un arī pats, cik Matīs arī rakstījis ir savus šos rakstus un pieminējis manu uzvārdu, tas, tā kā starp līderiem, tas tāds ir liels spiediens. Tiešām tādā ziņā man pat no vienas pusē patīk startēt tā kā ārzemēs, kur man nezinu. Es vienkārši aizbraucu, sasniedzu savus mērķus, ja sanāk, ja nesanāk, man tāpat viens nezina, bet šeit intervijas un konference un vispārējais, ir uztraukums. Tas arī rada savu uztraukumu, ar ko es cenšos tikt galā. Kā tu gatavojies šim skrējienam? Ar noteiktu konkrētu treniņu plānu jau vairākus mēnešus iepriekš, jau tā kā janvārī vai janvāra vidū aizsākās treniņu plāns, struktūrēts diezgan. Bija nianses, kas nesanāca izpildīt, tāpēc ir arī neliela trauma būt pašai jūtama kaut kādās atsevišķās ķermeņa vietās, kas liekas, ka varētu ietekmēt rezultātu, ar ko varētu arī būt problēmas pašā skrējienā, jo distance tomēr ir gara, man pirmo reizi veicama, bet es ceru uz labāko, ka paveiksies, kad skriešu tā, lai es tiešām tiek līdz finišām ar gandarījumu. Pastāsti, vai tev ir plāns kontrolpunktiem, kā tu esi izplānojusi pašu trasi? Jā, ir kontrolpunkts. Man pašai saraksts bija izrukāts, saprast, ko es ņemu pati sev līdzi, ko es sagaidu no kontrolpunkta. Man tieši kontrolpunktā būs atbalstītājs konkrēts, tā kā paciņas man nebūs jāmeklē, bet ar redzamo man pašai viss ir nodrošinās. Ja gadījumā kaut kāda kritiska situācija, būs kaut kas, ko gribēsies no galda paņemt, tad man teiks, kas ir pieejams. Atbalsta persona teiks man to, lai es zinu, un tad jau jā, lai var izstiprināties. Vai tu esi definējusi sev galveno mērķi šajās sacensībās? Jā, finišēt un tik līdz kliņķim beidzot. Lai izdodas. Paldies, tev arī, lai izdodas.